Sveiks, mans lieliskais numeroloģijas spēks skatītāji! Mani sauc Ilze Buna Lediņa, un es esmu numeroloģe. Kā jau tu zini no iepriekšējām sezonām, tad es aicināju uz sarunu Latviju atpazīstams cilvēks, lai mēs kopā izvērtētu un izskatītu personības talantus caur numeroloģijas prizmu. Un šodien ir lieliska diena. Es startēju jau ar 3. sezonu jaunā studijā, un es turpināšu satikties ar Latviju atpazīstamām personībām, lai saprastu, kas ir personību talanti caur numeroloģijas skatu punktu. Tā kā patīkamu skatīšanos, un lai mums ir ļoti aizraujoša sezona. Kā vienmēr jūs varat rakstīt un komentēt raidījumos, un es vienmēr būšu atsaucīga ar kādu noderīgu padomu. Tā kā, lai ir ļoti vērtīgs un izzinošs mums raidījums. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Un šodien mans viesis jaunajā 3. sezonā ir lieliskā influencere. Manā izpratnē pirmā influencere vispār, ko es pamanīju, kad ir arī Latvijā influenceri, ir, un es aicinu uz sarunu Elīni Pakalni. Sveiki. Čau, Elīnīt! Čau. Tas sanāk, es atvēru sezonu? Mēs kopā Cik atveram forši. sezonu. Es īstenībā tevi jau ļoti sen gribēju uzaicināt. Mēs arī patiesībā pagājušo gadu jau nogalē sazinājāmies, bet tad es zināju, ka būs jaunā studija, jaunā sezona, un kaut kā tā likās, ka kaut kā jāsāk ar to jauno, jāiestartē, un man patiesībā arī patīk, vienmēr ir paticis, tā kā, protams, satikt tādas lielās zvaigznes, bet arī patīk skatīties, kā jaunie cilvēki attīstas un veidojas, un tas patiesībā tas noderīgākais var būt caur numeroloģiju, kad mēs varam tā kā mainīt tomēr vēl jaunībā savu likteni, savu ceļu, izzināt savas tā kā rakstura, kā lai sakam, izzināt Iezīmes. savas rakstura stiprās puses un kā virzīties vēl veiksmīgāk tālāk, ko mēs vēl varam sasniegt. Superīgi. Kā tev Atnāc patīk šis laicīgi. te Ļoti uzaicinājums? laicīgi atnāca. Ko tu vispār saki kopumā par astroloģiju, numeroloģiju? Cik daudz ir tev bijis kaut kāda tā kā Pieredzīta. pieredzīta? Nu man tas viss patīk. Man vispār patīk viss, kas ir tāds neredzams, netaustāms, kaut kas ārpus. Es teikšu godīgi, ar numeroloģiju esmu daudz mazāk saistīta. Man vienmēr kaut kā vairāk astroloģiju pievilka. Un kaut kā pēdējā laikā es tikai par numeroloģiju esmu kaut ko dzirdējis, bet baigi daudz nezinu. Baigi forši. Tā kā tev būs tāds ļoti labs iesākums, ievadiņš, tā kā kopumā tā paskatīties, un tu esi intriģēta, kas man ir šajā kartē? Jā, es nevaru sagaidīt jau. Bet klausies, man tāds kopumā bija. Kā mēs zinām, ka mūsdienās mēs katrs dzīvojam savā burbulī. Un kāpēc tu man bija interesanti, jo principā tu biji pirmā, kuru es pamanīju, jā, mums Latvijā ir influenceri, un pēkšņi meitenei nesaprot īsti, ar ko viņi nodarbojas vai nenodarbojas, bet ir milzīgas auditorijas, tu tādu interesantu saturu taisīt, arī manā izpratnē tev tāds ļoti saudabīgs, pievilcīgs izskats ir, kas uzrunāja, nu, ka tev ir savs kaut kāds šarms. Un tā es sapratu, ka jā, tu biji manā burbulī, kur es tev pamanīju. Cik interesanti. Ja man dažreiz pašai nav jausmas, par ko es veidoju saturu. Bet es vienmēr saku, ka mana māte ir mana odziņa. Tie ir Tas viennozīmīgi. piesaista uzmanību. Ar to man paveicās. Bet kā tu saturu, piemēram, tu veido pakārtoti jau klientam, vai tu vienmēr esi veidojis kaut kādu savu? Tev ir ideja, šodien es darīšu tā, lai ir vairāk, teiksim, kaut kāda piesaistus auditorijas. Principā pamatā ir tas ir mans saturs, kā es redzu, ko es gribu, to es filmēju, to es publicēju. Un savukārt, ja atnāk kaut kāds zīmols, klients, kas grib, lai es viņam izveidoju reklāmu, tad es tā kā viņa brendu pielāgoju savam saturam. Jo tāpēc viņi arī izvēlās, un tāpēc es arī tā apslīpēju. Lai būtu tāds autentiskums. Bet klausies, vai tev ir bijis tā svarīgi, ka tu esi atpazīstama? Nē. Nekad tas nav bijis. Tas bija vairāk manas māsas sapnis, un mēs kopā gājām uz to. Es vēl biju jauna, es vēl nezināju, ko es gribu dzīvē. Un es vienmēr biju introverts, un man liekas, ja ne māsa, es ietu pavisam citu ceļu. Un man baigi interesanti bija pētot tālu numeroloģijas kārtas, neredzēju publiskos skaitļus.
Un es par to tieši ļoti daudz Ko tas aizdomājos. nozīmē? Nu, ir publiskie skaitļi vai nu 3, nu, tā kā personības uz atpazīstamību. Ja 3 ir apziņas skaitļi, viņi būs viennozīmīgi jau kā personība, vai ja ir 7 kādā, teiksim, misija, Mhm. realizācija vai būtība, tad tas arī ir tā kā tiecas pēc viņiem ir jādara kaut kas šiem Mhm. cilvēkiem, lai viņi caur savu profesionālo pieredzi, caur savu profesionālo jomu kļūtu par atpazīstamiem cilvēkiem. Un tev tas nav. Nu, man arī dažreiz jautājums, ko es šeit daru. Kāpēc esmu šeit? Bet, ja es šeit esmu, tā tad te vajag būt. Vai, nu, vajag interesanti, jā. Nu, ko, Elīnī, ķersimies tavai numeroloģijas kārtai klāt. Ir viss kaut kas mums šodien atkal vērtīgs un interesants ir, ko runāt. Nu jā, kā jau es arī iepazīstināju, tad Elīna mums ir influencere. Es teiktu tā, TikTok zvaigzne. Man bija reāli šoks, cik tev ir daudz sekotāju. TikTok zvaigzne, Instagram zvaigzne var viennozīmīgi tā kā lepoties, un tu esi pierādījis, ka tev ir savs interesants, autentisks saturs. Mhm. Jā, nu, tas ir tavs tāds tā kā galvenais. Nu, lūk, tavs apziņas skaitlis, ķersimies kā jau parasti visi pa punktiņiem, ir kopā mums tātad ir apziņas skaitlis, misijas skaitlis, realizācija un būtība. Okay. Jaunā paudze, kas ir ļoti interesanti, to ir 2000. gads, jūs ātrāk nonākat, mēs bijām, nu, tie, kas ir 1900, kur tur gadu mēs ilgāk ejam uz saviem mērķiem, uz savu būtību, bet jaunie cilvēki, viņi nonāk īstenībā ātrāk. Tāpēc varbūt tās, ko es esmu analizējis, ka jaunie cilvēki ātrāk jau zina, ko viņi vēlas. Nu, teiksim, arī, kas attiecas uz bērniem, tad viņi jau saka, ka nē, tas man neinteresē, vai to es gribu, kur es citreiz tā kā saviem bērniem saku, nu, meitai sevišķi viņa ir lielāka, es saku, bet taču vēl, tu neesi pat pamēģinājis. Es to negribu mēģināt, jo man tas neinteresē. Nu, tā viņa. Tev ir pazīstama šīs sajūtas arī, nu, tu arī jaunā paudze. Es nebiju, man kaut kā nebija tāda momenta, kad es aizdomājos, nu, ko man tagad darīt, kur man iet, viss kaut kā gāja tā kā pa straumi, un es vienkārši nokļuvu tur, kur es esmu, dažreiz pat neapzinoties, kā es to izdarīju, vienkārši gāju, bet man liekas, ka tas, ka mana paudze ir tik ļoti mērķtiecīgi, tā kā ļoti ātri mēģina sev atrast mērķi, ir arī mīnus. Jo ļoti daudzi cieši ar psiholoģiskām problēmām, depresijām, veģetatīvām distonijām, panikas lēkmēm, tāpēc, ka ir tie, kuri ātri sasniedz visu, un ir tie, kuriem liekas, viņš ir mana vecuma, viņam jau viss ir, un man vēl nekā nav, un tas vēl normāli, ja tu vēl sev neatrod, un tad sākās tās psiholoģiskās problēmas, tā kā tas, manuprāt, ir tāds mazliet mīnusiņš. Tas ir mīnusiņš, starp citu, tu man šo te pateici, un cilvēki, kas ir jauni cilvēki, nāk pie manīm uz konsultācijām, šīs ir divas lietas, man vēl nav tas, man jau tur, teiksim, pazīstamiem, pirmkārt jau tu redzi Instagramā vai kur, ir jau tur, nezinu, karjeras izaugsmas, vai jau ir ģimene, bet, nu, jā, bet atceramies, ka katram ir savs ceļš, un lēnāk brauks, tālāk tiks. Visam tas savs arī ir laiks. pieredze dzīves, ir ļoti vērtīga vispār būvēt tādus spēcīgus pamatus nākotnē. Lūk, Elīnī, tu mums esi apziņas skaitlis 1. Tu mums esi ar saules enerģiju, un tu esi spēcinātais vieninieks. 1 un 9 tevī tā saule ir. Tev patīk spīdēt. Man vienmēr likās, ka esmu mēnesis. Es nezinu, kāpēc, bet varbūt labi. Tev tur mēnesis arī ir. Bet tavā domāšanā tev ir saules enerģija. Tu esi pat tāda ļoti gaiša. Vispār vieninieki ir tādi, kas ir ļoti gaiši. Viņi ir pirmā tāda enerģija, jaunākā. Tev ir arī briedums un viss, bet tajā domāšanā tev tā šī saules enerģija, gaišums, cilvēki pievelks pie tevīm, un ir arī tāds naivums nedaudz. Tev ir tas naivumiņš. Ir. Kaut viņi dažreiz varētu noņemt nost, ja no tā dažreiz ciešu es, bet savā ziņā tajā naivumā ir kaut kāds tas pozitīvisms. Jā. Naivums īstenībā, jā, viņu nedrīkst tavi tuvākais loks pirmām kārtām. Nu, protams, ar svešiem cilvēkiem vispār mums ir vienmēr jāskatās, lai kaut vispār, nu, kā saka, kam uzticēties, kam ne, bet arī tev nebūtu vēlams, ka tevi tavā tuvākajā lokā tuvie cilvēki tevi izmantot.
Tu Mhm. tādā veidā sev tā kā atņem šo te saules stariņu. Mēs vispār, kopumā cilvēkiem ir cilvēki, kas ir varbūt arī upuru attiecībās un tā tālāk, bet patiesībā arī tu nedrīksti, ka tavu sauli kāds aizēno. Tavu labvēlību nedrīkst izmantot katrā Mhm. gadījumā ļaunprātīgi. Mm. Tas ir svarīgi. Tavas dienas ir svētdienas, un kāpēc tu biji spēcinātais esi? Tev 1 un 9, viens ir idejas, a tas 9 arī nedaudz grib cīnīties. Un tad Oh. ir tur tas disbalanss. Oh. Pierādīt un cīnīties, pierādīt un Jā, cīnīties. labi, tas esmu es pierādīt un cīnīties. Tā ir. Jā, man vienmēr vajag, es cīnos par taisnību, par patiesību. Kaut gan nevienam to nevajag, man pat to nevajag, bet man ir jāizcīna tas un, jā. Bet tu zini, ka patiesības nav. Patiesībā patiesības nav, tāpēc, ka no katra leņķa, kur mēs skatāmies, tas ir viens Katram no savu tādiem. patiesību? Jā. Mhm. Un tā ir ļoti arī tā kā enerģijas patēriņš cīnoties ar patiesību. Tā varētu būt mans tas mīnusiņš, ka man ir mana patiesība, un man liekas, ka bet tā ir patiesība. Nu, tā ir loģiska patiesība. Jā. Visiem ir jātic manai patiesībai. Un tad es cīnos, un tad tas dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Jā. Bet padomā par to. Mhm. Pēc raidījuma tu padomā par to, ka pa patiesībā nevar, Cīnīties. nevaram ne pierādīt, ne cīnīties vai kaut kā tā. Kas tev ir no tādiem karmiskiem un vispār, lai tu pilnveidotos, tev ir tieši tā jāsaprot, kad ir dažādi cilvēki un jāpieņem, ka ir dažādi viedokļi. Mēs katrs domājam savādāk. Mēs katrs lēmums pieņemam savādāk un tā tālāk. Nu, tev tas ir, vienmēr sakot, tas bloks ir kaut kur jānoliek malā un jāļauj arī pastāvēt tai citai patiesībai. Bet dzīve man šobrīd arī rada tādas situācijas, kurā man tas ir jāpieņem. Ja agrāk es ar to cīnījos un apvainojos, dusmojos, tad tagad es jau sāku saprast, ka ir cilvēki un viņiem nepierādīs. Jā. Un, diemžēl tā vienkārši jāatstāj. Jo es zinu, kāda ir mana taisnība, un man pietiek ar to, ka man ir mana taisnība. Jā, bet tas ir tāds, tā kā otrs ir vēl tas, kad iemācīties ieklausīties citos. O, jā, to es nemāku. Tas ir. Jā, tā varētu būt mana problēma. Man liekas, ka es dzirdu to cilvēku, bet es vēlāk analizējot, saprotu, ka es viņu tikai dzirdēju, bet es nepieņēmu. Bet, zini, kā citreiz tur ir tas, ka tu kaut kādas iespējas var palaist garām. Tev kāds, teiksim, piedāvā kaut ko, bet to esi, vai, teiksim, piedāvā, tu varētu tagad nevis tā darīt, bet kaut kā šādi citu vektoru iegriezt. Un tev liksies, kad viņš grib pamācīt, vai vēl kaut kur tur tam vīriniekam ir tāds ego. Ir ar lielāko ego starp citu. Ir. Un tas ego mums ļoti daudz uzliek tādas tā kā klapas vispār uz ausīm, uz acīm, un noņem kaut kādas iespējas. Tā kā tev ir tas tavs uzdevums, savu gaišumu, cik vien vari izstarot, un cik vien plaši iemācīties redzēt pasauli. Eju uz to, trenējos, mācos. Cik labi, ka mēs vispār esam tikušās, šito varēs forši atgriezt apakaļ kaut kad, kad būsi, nezinu, vēl pēc 5 gadiem. Kas ir vēl svarīgi? To es domāju, ar tev atkal nebūs problēmas nemaz, tātad tev ir jāsaglabā sava unikalitāte un sava individualitāte. Viennozīmīgi. Saprast to, kas tas ir. Tas ir tāds, ka tu nedrīkst izšķīst, tā kā starp cilvēkiem tev ir vienmēr, tu esi pati par sevīm, jo tu esi sieviete karaliene. Tā ir. Domāju, kas man tev tas kronīts ir spiež. Man liekas, ka kaut kā es sevi bišķiņ vienmēr pazeminu, un es sevi nelieku karaliskajā lomā. Un es nezinu, vai tas ir pareizi vai nē, bet jāpadomā par šo. Gan jau tev viņš kaut kur ir, es domāju. Nē, tas ir kaut kur manī, bet es viņu vienmēr tā... Kā saka, sēdi rāmi, nelien ārā daudz. Jā. Interesanti. Tā. Mums ir sieviete karaliene. Klau, mēs ejam tālāk uz tavu misijas skaitli. Un misijas skaitlis tev arī ir 1.
Lūk, un tas misijas skaitlis, ja apziņas skaitlis ir mūsu domāšanas veids, tad misijas skaitlis ir mūsu rīcības veids, un tur arī tā kā pieprasa, lai tu rīkojies kā līderis. Tev ir viens, jā, kā līderis Man kaut nepatīk kur. būt līderi. Redzi? Man visu laiku dzīve liek būt līderi, visu laiku nostāda kaut kāds. Man tā nepatīk. Es tā negribu pieņemt lēmumus. Es negribu vilkt citu. Man sanāk vilkt citus, kaut kā man tiešām sanāk tur visus pavilkt, salikt komandu tā, tāpēc varbūt tas arī esmu izvēlēsies iet kino producēšanu, izmācījusies. Bet nav tā, ka man tas baigi patīk. Tiešām? Jā. Bet tev ir viens, man tiešām tas arī es taisīju tavu matricu, kārtu, un es tā vēl domāju, cik tev daudz iet uz to līderību. Redz, tu man atļaujoties, tev tie vieninieki arī ir kaut kur likuši, kāpēc tev ir gribējies bijis tāda vilkni taisīt to saturu un būt, tu esi tā kā līderis, tu kaut kādu savu, es saku, tu man, tajā burbulī manējā parādījies, lai arī influenceri ir ļoti daudz un dažādi, vienkārši es citu burbuļos neesmu Varbūt tikusi. es nemāku vēl būt līderis, varbūt es neaizgāju līdz tam, jo man vienmēr likās, ka es izvēlos cilvēku, kas ir līderis, jo man tā ir vieglāk. Nu, es esmu tehnisks cilvēks, varu izdarīt visu kaut ko, bet pieņem lēmumus, izdomā tu. Nē, es pat varu izdomāt, bet tu pieņem lēmumus. Es negribu pieņemt lēmumus. Tā man Tādā. ir. Jā. Bet zini kā, ir tā, kad cilvēks nobriedz 24 gados, tas sanāk tā, ka tu esi tikko tikai nobriedusi. Un patiesībā, ja tevī ir iekšā šīs te kvalitātes būt līderi, viņas nāks, tu ar viņām saradīsi un kaut kādā brīdī tu sāksi tajā justies komfortabli. Teiksim, ja tagad tev to uzspiež dzīve un tu kaut kā gribi no tā nedaudz izvairīties, tad ar laiku tu īstenībā iesi tam pretī viennozīmīgi. Nu, labi. Ar laiku tad vismaz. Nu, lūk, vismaz tev šo te mēs tevi esam pierunājuši. Tā. Lūk, nu jā, tātad tu varēsi vēlreiz paskatīties savā kartē, kas tev ir misijā, bet kas tev tāds ir svarīgākais, pieņemt konkurenci arī. Nu, teiksim, tev citreiz nepatīk konkurējošas situācijas. Jā. Es uzreiz atsakos no situācijām, ja ir konkurence. Man nepatīk. Man nepatīk tā cīņa. Man patīk, ka visi harmoniski, visi draudzīgi, visi tur viens otram palīdz. Konkurences nozīmē, ka tev jācīnās, ka tev jāuzvar, ka tev ir... Nē. Bet skaties, tu kā līderis apziņas skaitlis gan domāšanā, gan misijā, tev tas dabīgi sanāks. Tev ir jāatmet šī te doma, ka konkurence tā ir tikai cīņa, tā ir sevis parādīšana. Varbūt, ka cits nemazām tu aizies daudz vieglāk sev parādīsies par to, ka tev ir jāatmet tā kaut kāda tā doma, ka konkurence ir tikai cīņa, bet konkurence ir savu kvalitāšu parādīšana. Es konkurenci izmantoju vienmēr, lai sasniegtu kaut kādus mērķus. Man nepatīk tā kā konkurēt viens pret viens, kad mēs abi zinām, ka mēs savā starpā konkurējam, tas nevar. Bet tad, kad es sev pati savās domās uzlieku, tāds šis cilvēks ir mans konkurents, un man tur ir jāapsteidz vai jābūt labāk vai vēl kaut ko, tad jā, tāda man patīk. Tas man stimulē, tas man mērķtiecība, bet ja ir tā kā mēs abi zinām, un tā ir cīņa, tu jau uzvarēji visu, līdz man vienu. Nevendē mans nervus. Jā, starp citu, tas ir, tu baigi precīzi pateici, jo tavs realizācijas skaitlis ir 2. Un, ja ir, teiksim, vieninieks, un kā mēs zinām, paši, nu, teiksim, savu individualitāti, savu personību, var kaut kur iznest pasākumu viens pats, vai, kā tu teici, arī komplektēt komandas un aiz sevīm, tā kā pavilkt, tad 2 ir par miedarbību. Tur ir ļoti daudz harmoniskās enerģijas, tātad miedarbība, partnerattiecības, un arī vēl kas ir, ka tu realizējies caur ģimeni. Viennozīmīgi, caur partneri, caur ģimeni, tas ir tavs, principā, kaut kur stāvēs pāri visam. Tā kā pirmajā vietā? Jā. Jā, man ģimene vienmēr ir pirmajā vietā. Tas tev būs. Un ļoti interesanti, ka bieži vien pētot cilvēks, kad ir tādi jaudīgie skaitļi, kas ir uz līderību, tur vadītu UTT, un tad ir arī šie te harmoniskie skaitļi. Un redz, tu arī pati teici, ka tev liekas, ka mēnesis tu esi, nevis saule. Tad 2 ir mēnesis enerģija, kur ir intuīcija, partnerattiecība. Man vienkārši patīk vairāk mēnesis, bet tas intuīcija, tas visur, bet tāpēc es domāju, ka es romantika. Jā. Tur ir mākslinieciskums arī iekšā. Es arī gleznoju. Nu, redzi. Cik kolosāli. Tas ir superīgi.
Lūk, kas mums vēl no realizācijas skaitlis 2. Parunāsim varbūt tās par sadarību, jo kā mums tagad ir Valentīna diena nāk, Jā. un ir ļoti svarīgi, kas ir, teiksim, katram pārim ir uz ko strādāt, protams, viennozīmīgi. Nu, teva partneri tā, ka jums abiem ir patiesībā ļoti jaudīgi skaļi, un jūs divi esat tādi, kad ar kuriem nav iespējams strīdēties, jo viņam ir sava taisnība, un tev ir sava Sanāk, mēs taisnība. nedzirdam viens otru. Jā. Tā arī ir, jā. Man ir vesels raidījums, kur es saku, ar šiem te cilvēkiem nav iespējams strīdēties, jo ar apziņas skaita 3 viņi vienmēr teiks, es visu zinu, savukārt vieninieks neklausās. Viņš jau defaultā zina, kad viņam viss ir taisnība. Jā. Jeb. Tā tas ir. Un kas ir baigi interesanti, kad mēs, tātad ir 2 partneri, un mēs veidojam 3. enerģiju, kas ir mūsu sadarības enerģija. Un tad katra tā enerģija viņa kaut kā izpaužās. Jums ir 4, 1, 5, kas ir ļoti svarīgi četrniekā, kas man liekas, kas tā papētot jūs abus divus tā aizkadrā, tad jums, man liekas, ļoti vērtīgi. Tad četrnieks ir par kopējiem mērķiem. Kā būs kopēji mērķi, bet tieši kopēji, nevis individuāli kopēji mērķi, jūs varat tiešām attiecības pacelt ļoti, ļoti labā līmenī, bet ir obligāti jābūt kopējiem mērķi, jo ja viņi nav, tad rodās šis te neapmierinājums. Jā, nē, mums arī sākās attiecības dēļ kopīgiem mērķiem. Tā kā mēs uzlikām kāds mērķis, mēs sākām iet, darboties, un tādā veidā mēs arī sākām attiecības. Jā, tā kā... Protams, te tavi divnieki patiesībā jūsu attiecībās palīdz, jo divnieks ir harmonisks. Tavam vīram ir adrenalīns skaitļi, un 3/9, viņam ir svarīgi šis te adrenalīns, viņam mierīgas dienas nepatīk, viņam jo trakāk, jo labāk un tā tālāk, un tāpēc tu kaut kur iespējams arī māki šo te vidusceļu atrast. Varbūt, jā. Nezinu vēl kā, nevar tā iedomāties, kurā brīdī, bet varbūt tās vienkārši ar savu ikdienu es to radu viņam. Tā kā ūdens uguns. Jā, viss ir. Gudrā sieviete. Tu esi ļoti vieda, starp citu. Tādu man rada iespēju, ka tu, kad māki ar kaut tādām sievišķīgām, intuitīvām lietām, kopumā, ne tikai attiecībās, bet kaut kā tā es tevi redzu, neizleksi pa daudz, teiksim, bet būsi tā... Tāda, nezinu, man tu simpatizē. Lūk, rekur ir vieninieciņš jums sadarībā. Vieninieks, kā mēs zinām, ir SS. Tas ir mūsu mīnus, ja? Tas ir tas SS. Un tur ir jāsaprot, ka nevis mēs partnerim kalpojam. Bet tas ir tāds, ka nevis viens kalpo, bet tā kopējā mēs... Viens otram. Jā, viens otram. Tad, tas ir pats svarīgākais. Ir nevis es, bet mēs kalpojam kopā. Un viss harmoniskāk un foršāk jūs varat veidot savas attiecības tieši caur komunikāciju. Ja jūs katru lietu labu, sliktu, visu savstarpēji izkomunicēsiet. Tātad vai nu jums ir komunikācija, ir diskomunikācija, kas nedaudz šķeļ kaut kādas lietas, vai tieši otrādāk komunikācija, kur jūs veidosiet sevi stiprāku. Tātad tas ir jūsu atslēgas vārds komunikācija. Mums ir kā kurā tēmā. Ir tur, kur mēs varam izrunāt daudz, ir to, ko mēs abi divi kāpēc vienkārši ignorējam, jo abi divi negrib par to runāt. Jā, tā ir. Ir mums, tā ir visiem visticamāk, bet tā komunikācijas tēma jūsu attiecībās tāds ir, tā kā var pacelt tiešām, jūs atrasināsiet jebkuru lietu tieši caur komunikāciju. Bet kā var komunicēt, ja mēs nedzirdam viens? Tā kā es viņu nedzirdu, viņam ir sava taisnība. Tas ir sarežģīti. Tas ir ļoti sarežģīti. Redz, ir vēl tā, kad skaitlim 3, kas ir viņam, ir vēl lielāka ego. Un, teiksim, ja viens ir arī egoists, tad viņi ir vislielākie egoisti. Viņi ir tā izdomājuši, ka es esmu personība. Labi, mācīsimies. Tas ir, tā ir dzīves pieredze visticamāk. Es domāju, jūs esat arī kaut kādiem saviem pārbaudījumiem izgājuši cauri, un tad, kad ir kaut kādi pārbaudījumi, tad patiesībā viņi mūs stiprina beigās. Ja mēs esam tikuši tam pāri kaut kādām lietām, tad viennozīmīgi stiprina. Tā ir, jā. Lūk, kas tev vēl ir, es skatos?
Tavi draugi, nu tās ir rūpes, par ko tu gribi arī rūpēties. Tas ir tas, kad ģimene, kur tev tajā divniekā, tas ir tajā realizācijā, tev vajag par ko rūpēties. Jā. Tas ir tā kā... Jā, man ļoti patīk rūpēties. Man liekas, ka rūpes ir mana mīlestības valoda. Man patīk rūpēties par vīru. Viņam dažreiz varbūt tās ir par daudz, bet viņš saprot, ka tā ir mans mīlestības valoda. Tā kā viņš vienkārši pakļaujās tam. Un suņi mums ir kā bērni. Un, jā. Tev patīk gatavot ēst? Ir ļoti interesanti, jo es neesmu fans, es negūstu baudu no ēst gatavošanas, bet man patīk, ka es kādam pagatavoju. Pieņemsim sevi, es vienu mājās, es savu uzvāru roltonu apēd, esmu laimīga. Bet, ja pieņemsim kāds mājas, tam patīk pacensties, parūpēties, uztaisīt, un tu vēl patīk, un tu tā vispār. Un tev mājas vide ir tāda omulīga un tāda tīra, forša. Jā, es vienmēr visu laiku kārtoju, jo es strādāju no mājām, un es nevaru pastrādāt, ja es zinu, ka man kaut kādā istabā ir kaut kas bišķi ne tā. Es neesmu pedants, man ir dienas, kad man arī mēdz būt kaut kas nekārtīgs un tā, bet jā, man patīk kārtot, un tas ir varbūt tās plus ar vīru, jo viņš ir nekārtīgs, tiešām nekārtīgs. Un Tas ir trīniekiem raksturīgs. Un man patīk kārtot. Un tā kā, es tā kā biju maziņa, es speciāli vandīju savu istabu, lai sakārtot, jo man vienmēr bija kārtīga, un es to speciāli darīju. Te ir viņš, kas atnāk, kā ienāk mājās, tā viņš arī noģerbās visu izmet, man tāds, yes, man ir ko kārtot. Bet tad jūs ir visādi ideāli, ja iedomājas, ka citiem viņiem varētu būt uzsprāgt ģimenes drāma dēļ šīm te lietām. Jā, nē, mums par sadzīvi vispār nav drāma. Nu, tā kā mēs nekad neesam strīdējuši par kaut kādām sadzīviskām lietām, jā. Mums kaut kā ir iedalīts tur tie mūsu pretstati, jo mēs esam ļoti, man liekas, dažādi, un tie mūsu pretstati tā pielāgojas viens otram. Baigi labi, baigi interesanti. Starp citu runājot par mājā strādāšanu un kārtošanu, tas pats es strādāju mājā, no mājām office nav, un tad es vienkārši gribas nedaudz atpūsties no ekrāna un kaut ko pabrainstormot, es eju tur kaut ko kārtot, tīrīt, un baigi interesanti. Tā kā viss atnāk mājās vakarā, un viss ir tīrs un kārtīgs vēl piedevām. Baigi forši. Nu jā, jo tas ir tajā divniekā. Ģimeniskums, labākās sievas, labākās mātes, visi velkās ap tevīm, grib tavu tuvumu, tavu klātbūtni. Jā, īstenībā. Un tas viss. Kā tev draugi, teiksim, ir ļoti daudz vai maz? Man ir vieniniekam, tu paši pietiekam. 2-3 draugi. Nu tādi, man nav daudz draugu. Man burtiski reāli uz vienas rokas pirkstiem es varu saskaitīt tiem, kuriem es tiešām varu jebkurā laikā pazvanīt. Protams, tu paliec vecāks, un tā tava draudzība bišķi mainās. Tu vairs nesaraksties un nesatiecies katru dienu, bet es zinu, ka tie ir mani draugi, un jā, tur tā kā viss stabili. Baigi forši. Jā, jo redziet, tevi tā, ka tev pat uzlādē tā kā komunikācija ar cilvēkiem. Jā? Jā, Man liekas, ka bet to es izlādē. arī individualitāte. Jā. Tev tas nebūs, ja tev būtu apziņas skatīt, tu ļoti tiektos, bet redzi, te ir arī interesanti, ka tu un tavs vīrs, jūs abi esat individualitātes, un tas, ka viņam ir individuālais sports, viņam ļoti piestāv. Individualitāte nevis skaitās arī introvertisms, vai tas nav ar to saistīts? Jā, tur daļa ir iekšā īstenībā tā introvertais, ka tev pat labāk ir atpūsties no cilvēkiem, un tad tu uzlādējies ar savu enerģiju, un tad tu esi gatavs iet un, man arī līdzīgi, ka man vajag savus atpūtas, ka man ir pa daudz, ja ir visu laiku kaut kādi notikumi, man nogurdina tas kaut kādā brīdī, un man vajag savu to uzlādes staciju atkal ieslēgt. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Tā, Elīnīt, virzamies tālāk. Tavs būtības skaitlis ir 4, uz ko tu arī tā kā nonāc. Kur mums skaista bilde ir, meditācijas. Vispār 4 ir 1. Kas ir tas labais? Tev ir noteikti, bet domāju, ka tu to esi jau savā tādā jaunā vecumā jau ļoti labi apgūst. Tev ir viennozīmīgi jātiec uz tādu pozitīvo psiholoģiju. Tev vispār mēdz būt tāda melanholisms, nedaudz
depresīvs noskaņojums, nu, kaut kas tāds? Man bija agrāk, tagad to aizpilda mans vīrs. Tā ir viņa daļa. Un esmu tas prieks, jo man agrāk tiešām bija kaut kas, ka man dažreiz gribējās pāraudāt, kaut ko ieslēdz mūzika. Tā. Tagad viņš ir tā kā vairāk atbildīgs par to, jo viņam visu laiku ir kaut kas notiek, kaut kas tur. Un tad, ja man gribēs tā melanholiski tā pieslēdzos pie viņa, tā, paldies, tā visai mēs jau harmoniju tā vēl iemet viņam tā pišķiņu. Mīlestība, harmonija, prieciņš. Bet superīgi, bet iedomājies, tas tiešām ir, bet forši, ka tu esi atradusi savu staciju, kam to visu nodot tālāk, un jā, to tev ir, vienmēr sakot, nu kā mums ir no mīnus un plusi, tas ir pretējās, un tagad tu esi super pozitīvi, tu māki sev arī pozitīvi uzlādēt. Nu, teiksim, tā kā ir kaut kāda vienkārši slikta diena, nu kaut kāds, tad kā tu jūties, tad kā tu sevi motivē? Es vienmēr mēģinu atrast tās klasiskās frāzītes, ka ir nevis situācija vainīga, bet tas, kā tu uz to paskaties. Pieņemsim, man arī atgadījās vakar tāda nepatīkama situācija. Mani Maksims kasieri nevēlējās apkalpot. Un es sākumā sadusmojos, tam likās, nu kāpēc tā, nu kā tā? Un tad es domāju, bet ja viņi nevēlējās mani apkalpot, tas nozīmē, ka man nevajadzēja tur būt, un es vienkārši aizgāju tur, kur man vajadzēja būt. Un tad es tā pārslēdzu savu to domāšanu, to pieņemšanu, jo viss tiešām, man liekas, ir atkarīgs no tā, ko tu pieņem. Tu vari pastīties uz glāzi, tu vari pateikt, ka viņi ir pustukši, tu vari pateikt, ka viņi ir uz pusi pilni. Tā kā es tagad uz to eju, un ar to mācos. Baigi labi. Jo es arī kaut kādā brīdī, nu man Arturu savs četrnieks ir, un tiešām ir tas melanholiskais, kur sevi grib žēlot un viss tas. Un tā es sapratu, ka tiešām mums ir tā kā slēdzis sevī, ka mēs varam pārslēgt, kā mēs tagad Tas vienkārši jāiemācās. Tas ir izdarīt. Tas nav viegli. Tas ir ar vairākām situācijām, ka tu sev pats skaidro, nu tātad tev tur nevajadzēja būt, vai tas notika tāpēc, varbūt tas, lai tevi pasargātu, jā, vai vēl kaut kas ne tāpat vien būs tātad labāk, jāizvarās viens durvis, atvērsies otrās. Nu, un tikai, man liekas, dēļ tādām situācijām tu vari to iemācīties, un tev vienkārši būs vieglāk dzīvot. Baigi labi. Nu, lūk, tā kā ar to tu esi iemācīsies strādāt. Kas vēl ir četrniekā? Tev visā savā dzīves laikā būs ļoti daudz dažādu projektu. Tātad tu nebūsi cilvēks, ko tu arī jau neesi, un es domāju, ka tu pie šāda te brīvā kaut kāda grafika to gribu darīt, to negribu darīt. Esi pieradusi, un tev nebūs tāds, ka tu strādāsi monotonu kaut kādu darbu. Tev būs visu laiku kaut kāda jauni projekti, radīt kaut ko jaunu patiesībā. Tur ir tā doma. Parši? Jā, varētu arī tā būt, jo man tā arī vienmēr ir. Es vienreiz mēģināju pastrādāt aģentūrā. Jā, neesmu es tam darbam radīti. Es parasti esmu tas cilvēks, kuram patīk ātri darbu izdarīt. Kvalitatīvi ātri un viss. Aģentūrā ir mazliet cits tas vaibiņš. Viņā nāk apsēžās kafiju, papīpēt, pārdomāt, iztēloties. Es jau pa to laiku, cik viss izdarīju, man tālāk ir vienkārši jāsēž un gaidi, kamēr tas savas stundas atstrādā. Nu, varam iet. Un tas nav īsti priekš manis, tāpēc man patīk tas mans mājas darbs, ka pamostos, gribu tagad strādāt, tad es iešu pakārtot māju, tagad man ir motivācija, tad es pastrādāju, visu izdaru, produktīvu dienu, visu varam tālāk atpūsties. Superīgi. Klau, tev vēl ir tas, ka tevi nevar baigi rāmjos ielikt. Nu, vispār, te arī ir tas, ko jau tu tikko arī teici darbziņā, bet vispār kopumā tu esi tāds arī intuitīvs cilvēks. Nē, man rāmji vispār nedara, ja man kaut ko... Es jūtos uzreiz apspiest, es jūtos, ka man nav taisnība, kaut kā man ir jābūt savā būrītī. Es pats sev ielieku kaut kādos rāmjos, bet tas ir mans būrīts, un es tās sienas varu bīdīt, ja kas. Jā, bet tā, ka cits man kāds uzliek, nē, tur nav mana loģika, nav mana taisnība, tā ir tava taisnība, tā nav priekš manas pareizā. Klau, un vēl kas ir svarīgi četrniekā, kad tev ir tieši būtiski tātad divniekā izveidot spēcīgas partnerattiecības, un četrniekā ir tiešām pēc iespējas mazāk vai, var teikt, nemaz nemainīt partnerus. Tas ir tavs tāds lielais uzdevums. Jā, es esmu monogāms cilvēks. Man ir vīrs,
Un priekš manis tiešām visi citi vīrieši ir tā kā bezdzimuma cilvēki, vai tā kā sievietes. Viņi ir fantastiski, viņi var būt harizmātiski, simpātiski, bet Viss. vispār nesaista. Ne. Es varu pateikt, jā, simpātisks vīrietis, bet tas, ka man kaut kā tur kaut kas tur, vai tā kā, pieņemsim, citiem varu tur uzreiz hormonu vai vēl kaut kas, man tāds nav. Man ir mans vīrs, viņš ir vislabākais, perfektākais. Ar visiem mīnusiem es viņu mīlu tāds, kāds viņš ir. Un, jā. Superīgi. Vīram būs jāstāsta šis raidījums. Kur tu esi vēl šitā atzinusies publiski? Publiski, man liekas, nekur. Cik skaisti. Es tā baigi neslēpu, man neviens nejautāja vienkārši. Bet to var redzēt. Es kaut kur esmu redzējis, kur jūs kopā esat bijuši. To var redzēt, ka jums ir tā mīlestība. Tas ir superīgi. Ir, protams, pie kā strādāt. Tas ir visiem. Protams, tas jau ir visās attiecībās. Tas ir visās attiecībās. Ģimenes attiecība. Bet ja mīlestība ir pāri visam, tad mana pārliecība, ka var ar visu tikt arī galā. Nu, teiksim, ar kaut kādām lietām, kas ir izaicinājumi. Un lai mēs augtu, jo mēs augam tieši tāds ar kaut kādiem izaicinājums ar kaut kādām grūtībām, kuras mēs kopā pārvaram. Ir svarīgi, lai mums vienāds ir par kaut kādām lietām, tādām fundamentālām tas viedoklis, bet arī, tā kā kaut kur man patīk par to kārtību un nekārtību, kā tu esi atradusi savu to ķīmiju ar to. Es tiešām esmu ļoti daudz nesaprot mūsu attiecības, jo mēs esam tiešām ļoti dažādi, ļoti daudziem liekas, ka es esmu upuris, ļoti daudzi man ir žēlēt, īpaši internetā visiem liekas, ka viņš ir monstrs, ka viņš ir, un es esmu tā naivā stulbā, kura neko neredz. Nē, man viss kārtībā, esmu harmonijā, esmu mierīgs cilvēks, un man vajadzīga tā bišķiņ tā drāma dzīvē, kaut kur, man liekas, ka visiem vajag, jā. Un viņš ir tas, kurš man to iedod, un tā kā mums ir tik ļoti tie mīnus ar plusiem tā sagājuši, ka mēs vienkārši papildinām viens otru. Tāpēc es saprotu, kāpēc es domāju, ka esmu kaut kāds upurs. Es taču nekur neraudu, ka man slikti. Jā, īstenībā tev uz upuru nav tendence tavam skaitlim. Cits būtu, kas tā kā izšķīstu viņā, un viņam nebūtu vairs interesanti, un viņš arī varētu, kā saka, es nemāku, kā lai saka, to izmantot to situāciju, kaut kā apspiest to otru, bet tu, tā kā esi vieninieks, tevi nemaz tā nevar apspiest. Tu dari tāpatās, ko tu gribi, kā tu gribi, un viss notiekās. Jā, tādā ziņā tur ir viss ļoti labi. Un tas arī, man liekas, tāds mūsu attiecībās tāds plus, ka pirmkārt mums nav tās kaut kādas tās trakās greizsirdības. Labi, es nezinu, kas notiek viņam galvā, bet man liekas, es nedodu tādus iemeslus, lai viņš tur pārdzīvot un tur teikt, kas viņš tāds ir vai kas tur. Un es aizmirsu savu domu, ko es to gribēju teikt. Kaut ko pirms tam es jau teicu. Tūlītās. Trakās greizsirdības. Pašpietiekami jūs esat. Jā, mums ir tā, ka mēs esam pašpietiekami un pieņemsim, es viņam saku, es eju tur ar draudzeni. Jā, labi. Viņi pat neastrasās, ko, cik tu ilgi būsi, kad tu būsi. Tā kā viņš neliek man tās robežas, to kasti. Es jūtos brīvi attiecībās, tāpat arī es pret viņu saku, man tur kaut ko, jā, labi, vai padod ziņu, kā tev tur iet, jā. Un mēs tā kā, mums interesē, mēs vēl pajautājam, kā tev gāja, ko tu darīji, un tā, bet neliekam, kur tu biji, kad tu biji, cikos, kas ar tevi bija, ko tu tur darīji. Mums nav tas īstenībā ir baigi svarīgi. Jo tāda greizsirdība, kas ir tāda nepamatota vēl, ja ir pamatot, tas ir savādāk, bet ja tu visu laiku ir šīs tad tas vienā brīdī īstenībā pārdeg. Lūk, kas ir vēl tajā četrniekā, kur mums skaista bilde ar meditācijām, sports, meditācijas, tev tas patīk arī viss, tas tev arī ir jāpraktizē. Ja tu to dari, ir ideāli, kā tu to dari. Sports man nepārāk, man kaut kā vienmēr, es ļoti ilgi mēģināju atrast savu to sportu, jo tas fiziskais arī ir jāuztur sev ar ķermeni, un es ļoti ilgi nevarēju atrast sporta zāles. Garlaicīgi, kaut kā tur tik daudz cilvēku, viņi visi skatās, un kaut kā tu it kā izlādējies, bet tā kā ne līdz galam kaut kas. Sporta veidi man patika tenis, bet arī kaut kas neaizgāja, bet joga, es pamēģināju, man ir fantastiska pasniedzēja Vineta no Yoga Space, un es vienkārši dievins turien atnāk, es to vietu asociēju kā ar tādu
templis tāds. Jā, tā kā tu atnāc kāds iet uz baznīcu, ja es eju uz turieni, tu attīries, tu zini, ka tu esi tur drošībā, ka tevi tur mīl, ka tev tūlīt viss iztīrīsies, tu atrod savu harmoniju un, es dievinu to vietu un tās dienas, kad man jāiet uz jogu. Ai, superīgi. Tev tas sports, vispār te domāts arī meditācijas joga, ja tev sports patiktos arī būtu superīgi, bet tas ir vienmēr sakot arī tev visu savu dzīvi ir jāpraktizē, jo tur arī mēs, noteikti es pamanīju, pat tad, ja ir kaut kāds, nezinu, draņķīgs garstāvoklis, teiksim, tā kādu rītu aizēju savu meditāciju, un tev uzreiz viss atkal pieplūst, un viss notiekās, ka tu esi vienkārši laimīga pēkšņi. Klau, kā tev vispār ir? Tu esi jauna, jau atpazīstama Latvijā. Tev daudz ir kādreiz, kas, nezinu, kaut ko uz ielas pienāk vai skatās, vai kaut ko tev to saskaries, kaut kāda diskomforta, vai tieši otrādāk forši ir bijis? Man tas bija agrāk ļoti daudz, tā kā mēs māsu veidojam saturu. Mūsu saturs bija vairāk domāts jauniešiem, un jaunieši ir tāda auditorija, kur ir drosmīgāk. Viņi ir tie, kas raksta pārsvarā komentārus, viņi ir tie, kas var pie tevis pienākt, nobildēties. Un tajā laikā, kad mēs māsveidojam saturu, priekš manis tā bija elle. Es vienmēr esmu piekritusi nobildēties ar citiem un tā, bet tā kā es vēl tajā laikā biju tāds introverts, kurš īsti neiemācījās būt ekstravertam, man tas bija grūti, ka pie manis nāca klāt. Tīri, ka man, es nezinu, bija tāda bailīga, un man tā kā bija tā sarežģīta, jo tie bērni, viņi vēl, tu ej pa ielu, tu dzirdi, ka kāds tev skrien pakaļ, no muguras apķer, notur, un tu domā, kas notiek, atlaiž un skrien projām. Jo viņi, tā kā baidās pienākt, un tu stāvi, tev bail, viņam bail, vai arī atnāk, un viņam sirds sidās tik spēcīgi, tev arī sirds sidās tik spēcīgi, un tas, bet tagad tas viss mazinājās, un būtībā tagad visi vienkārši sasveicinās vai pasaka, es tev tur skatos, daži arī paprasa nobildēties, un tagad tas tā vairāk iegāja tādā ritmā, kas man jau vairāk patīk. Bet tad tu saki, tu esi tādu iemācīsies kvalitāti, kā būt ekstraverta. Tu esi ambiverta, gan introverta, gan, kad vajag ekstraverta jau var būt. Jā. Ja es varētu, es vispār neiet ārā no mājas. Man mājās komfortabli, ja man vajag komunikācijas, var kādam uzrakstīt, pazvanīt, bet pateicoties starp citu vīram, viņš mani, tā teikt, izgrūda no manas komforta zonas. Mums ir bijušas situācijas, kad es viņam saku, tu vari aiziet pateikt tam cilvēkam kaut ko. Viņš saka, kāpēc tu nevari? Es saku, es kautrējos. Es tev visu dzīvi nebūšu blakus, tev tas jāmācās. Viņš saka, es taču te esmu, ja kas es palīdēšu, bet to ir pats darīt. Un tagad es esmu īstenībā viņam pateicīga par to, ka viņš man iemācīja, jo es arī daudz skatījos uz viņu, jo tāpēc es arī nekad nesapratu, vai viņš ir introverts vai ekstraverts, jo viņš runā tā, ka ekstraverts. Tur, kur viņš ienāk, viņš ar visiem var pārunāt, viņš vispār neuztraucās par ko, bet viņam patīk būt mājās, dators, suņi, un viņam nevajag cilvēkus. Un tāpēc nevarēju saprast, un skatoties uz viņu, es tā kā iemācījos, kā tas ir komunicēt ar cilvēkiem, kā uzsākt sarunu, kā to... Kā tas saucās small talks, runāt un to, nebaidīties prasīt palīdzību vai kaut ko. Jā, tā kā tas ir viņa nopelns, mans ekstravertisms. Redzi kā, kad te iedod jūsu attiecībās, tā jau ir, mēs jau augam cauri mūsu cilvēkiem, kas mums blakus ir. Tā, Elīnīt, mēs tagad dodamies pretī tavai matricai. Lūk, skaista. Pasties kādi. Lūk, tev ir aizpildītie lauki, ir 1, 2, 7, 9. Pie kā tev ir jāstrādā? Es paņemšu savu maģisko. Kas ir tie ciet? Viņi vēlāk atvērsies? Tie ir ciet. Ar laiku atvērsies. Tavā dzīves laikā atvērsies viennozīmīgi. Skaties, es arī uzzīmēšu, kā tev ir. Tātad mums ir savas jau dotās, tas jau zinu no galvas, jau es viņu tik daudz zīmējusi, ka es jau visu zinu. Kur ir tavi šie te skaitļi, un savā dzīves laikā tu viņus atvērsi vaļā. Kas ir tev svarīgi? Šeit ir ātrā realizācijas līnija, kur mums arī tas iksiņš ir. Tad tev ir jāliek ļoti konkrēti savu mērķi.
Jā, mērķi tev ir jāliek. Principā tā tev ir jauda, gan prāts, gan intuīcija. Tu tāda kopumā esi ļoti labi nopakota. Es ar tā domāju, Mhm, priekš tā, ka tu esi 2000. gads, jau citi mhm, var būt, kad man arī ir bijuši cilvēki, kuriem tikai, piemēram, vieninieki un nav citas enerģijas. Un jā. tad viņi tikai saprot, ka viņi ir līderis, bet viņi vēl nesaprot, ka viņiem ir jāpiemācās tas vēl klāt, vēl tas. Tur, Mhm, nu, tev ir kopumā jauda ķermenī tev ir. Arī intelekta līnija, sapratne par cilvēkiem tev ir, personība ir, kaut kāda intuīcija, un tas tev viss ir. Bet, nu, tātad pie kā ir jāstrādā savā dzīves laikā, tātad tev ir konkrēti jāliek mērķi, un mērķiem jau tu zināsi, kā darbības. Un mērķis liek uz mm, gada kaut kādus apmēram, nezinu, 2, 3, ne vairāk. uz priekšu. Jā, Mhm, ir tāda tendence, ka citi liek, nu, manifestācijas ir modē un viss un tā tālāk, bet es uzskatu, ka pirms tu kaut ko manifestē, tev ir jāsaprot, ko tu tiešām vēlies un ko tas dos tavai jā. personībai. Jo mēs kaut ko uzmanifestējam vai mēs uzliekam kaut kādus mērķus, izmācīties to, pēc tam mēs tām zināšanām mums nav pielietojums. Tad ir nākamais, kas tev ir jāiet, bet man liekas, ka tu pie tā, mēs tikko runājam, un tu pie tā strādā, tātad tev ir jāiet komunikācijā, to, ko tu arī dari. Un caur komunikāciju tu nonāc līdz materiālajai pasaulē. Nauda tev ir caur komunikāciju. Nu, kas tev arī ir? Ui, Nu, bet tā ir. Tā ir, Ā. Elīnīt. Pareizi. tā laikam varētu būt. Nē, es mēģināju, tā kā pieredze vēl tajā. Nu, paga. Tev arī tā digitālā komunikācija jau arī ir. Ā, Mhm. nu, nu tādā ziņā tas varētu tā būt, Jā. jā. Viennozīmīgi. Nu, lūk, kas ir nākamais? Ir zināšanas un baudīt dzīvi. Vispār tu esi dzīves baudītāji? Vai tu esi vairāk tāda high achiever, nu, par sasniegumiem? Tu neesi par sasniegumiem tik daudz. Es nezinu, man liekas, ka es nebaudu dzīvi, bet arī Bet par tas ir sasniegumiem es jāiemācās. nezinu. Jā, ir jāmācās vispār atpūsties. Es Jā. it kā nav tā, ka esmu pārstrādājusies, bet kaut kā es nedodu sev arī, daļa tā, ka es neesmu pārstrādājusies, man vienmēr liekas, un ko tad es te iešu atpūsties, ja es vēl neko tik daudz neesmu izdarījusi, jā, un tā man arī sanāk, es eju, kaut ko daru, bet atpūsties es neatpūšos. Un īstenībā tā, ka sešnieks ir gandarījums un atpūta ir viens no retākiem skaitļiem, kas mums ir jāmācās. Mums liekas, ka mums visu laiku kaut kam jādzenās pakaļ, bet patiesībā mums ir viss jādara caur mīlestību un gandarījumu. Daudzas lietas pašas atnāks. Nu, teiksim, nav jādzenās tur naudai, slavai vai vēl kaut kam. Tev vienkārši ir jādara savs, tas ir uz visiem attiecās, jādara sava lieta pēc maksimuma labi. Un tajā procesā neaizmirst arī baudīt dzīvi. Tā Jā. kā tev tas ir, atceries to, tu tāds jau ātri jau gūsti panākumus īstenībā. Nu tā ir, tev ir 25 gadi šogad būs, un tu jau esi ar kaut kādu dzīves pieredzi, ar ko nozīmē būt atpazīstamam cilvēkam, kaut kādu noteikti pozitīvo un Jā. negatīvo esi caur to izdzīvojusi. Tā kā tā ir ļoti liela pieredze, ko es tagad tikai mācos. Nu, to, ko tu esi jau, es nezinu, to es mācos saprast tikai, kā tas kopumā ir, kaut ko darīt, kur tu esi redzams. Nu, lūk, pamazām jau tuvojamies 25. gadam. Kas tad šogad tevis sagaidīs? Un šogad, pagājušajā gadā tev bija transformācijas gads. Kaut kas, kur tu augi kaut kādu kopā. Viņš arī ir tāds nedaudz septītnieks krīzes transformācijas, nu kaut kāda sava atkal pārkārtošanās, tāda garīgā vai kaut kāda. varētu būt. Un šogad tev ir tā kā karmas nedaudz gads, bet arī darba gads. Tad to, ko tu esi, patiesībā šogad tev ir jākoncentrējas uz tādu savu profesionālo jomu. Nākamais, šis gads tad uz profesionālo jomu, un tu vari sasniegt ļoti labus rezultātus. Pat kaut kur uz šo, kad tev uz to jātiecas ir. Šis gads nav patiesībā par ģimeni vai par ko. Tev būs par ģimeni, un nākamais gads tev ir noslēgt 9 gadu ciklu.
Jā. Baigi forši atkal no kaut kā nu, kas tev traucējis vai kas tev nav paticies vai, kā saka, nokalpojis savu mūžu, tas attiecībā par lietām kaut kādām. Tev viss ir, kā saka, jāatstāj 9 gadu ciklā Mhm. un jau ar jaunām domām jāiet ir nu, tā kā nākamajā ciklā par ģimeni un tādām lietām tev būs. Tātad nākamais ir 28. gadā. Tev ir ideālais 28., 29. gads. Mhm. Tas tev Mhm. daudz liekas tālu, Jā, tas man liekas tālu. bet man liekas, ka ļoti labs ir reiz. Nezinu, ja tev mērķis ģimene, tad kaut kā bišķi pa tālu. Jādomā, kā sev nodarbināt. Kaut gan arī citreiz var tā kā noslēgt svinīgi šo te 9 gadu ciklu ar kaut kādu lielu notikumu. Ja Mhm. viņš ir tā kā, nu, kā saka, to jau, bet kad būs ļoti izteikti atkal, kad tev būs pastiprinātas domas par ģimeni, ā, 28., 29. gads, un tad būs tīrais fokus jau. Mhm. Varbūt, ka tur jau būs vēl kāds jau pieaugums, un, nu, kā Mhm. saka, tā kā, nu, to grūti pateikt, bet, jo redz, katram gadam ir savs, tā kā, savu misiju, savs Mērķītis. mērķītis, savs Nē, man izaicinājums. šogad, es zinu, man ir 2 projekti tādi lieli, ko es gribētu attīstīt, izveidot, un tie tiešām tādi skaļi un lieli priekš manis. Mhm. Nu, redzi, bet tad jau tev ir ļoti labi. Mhm. Saproties, tev būtu lieli projekti. Mhm. Tajā 28. gadā tu Jā. jau esi pieaugusi, un tad jau tu tur vari. Patiesībā tev arī ir tā, jo lielāka ģimene, jo labāk. Mhm. Tā kā tad Tāpēc tu, mums ir 3 suņi. tāpēc jums ir 3 suņi, sākāt, kā saka, ar suņiem, un tad jau viss tikai vairosies un paplašināsies. Elīna, kādi tev ir jautājumi, un kā tev patiks savs pirmais numeroloģijas seans? Oi, man tā patīk, ka man pat jautājumu nav. Daudz kam piekrītu, daudz ko sapratu. Principā es sapratu to, ka esmu uz pareizā ceļa. Gan savā domāšanā, gan kaut kādā savā mērķu, darbu, profesiju lietā, jo tas, ko es teicu sākumā, ka man nepatīk tā atbildība, jo varbūt es neesmu pārliecināta kaut kādās lietās, bet pēdējā laikā es vienmēr atnāku pie tā, ka man ir taisnība, ka man ir tās zināšanas, man vienkārši sev ir jātic. Un, jā, tā kā šodien es arī to atkal sadzirdēju, un ka tas vienkārši jādara. Jāstrādā, jādarbojas. Jāstrādā, jādarbojas, tu savai intuīcijai viennozīmīgi uz viņu var paļauties, viennozīmīgi. Tu pat tā tīri ķermeniski saitīsi. Tu ieies kādā telpā, un tu uzreiz sajutīsi, kāda šeit ir atmosfēra un kāds ir katram cilvēkam noskaņojums. Tu caur savu tādu maņu sajūtu sajutīsi. Otrs, tevī ir tā šaubas tajā divnieciņā, ir tur šaubas tajā realizācijā, bet tieši tā, kā tu pateici caur dzīves pieredzi, un vēl beigas svarīgi iedziļināties tur, kur tev ir šaubas, izanalizēt un iedziļināties ļoti detalizētajā procesā, un tad tev tās šaubas pašai atmetīsies. Nu, nebūs vairāk tāda šauba, ka tu tagad domās, vai darīt vai nē, ka tu būsi izanalizējis, tad tu darīsi. Nu, lūk, vai tu ieguvi arī tādu, ko tu ņemsi sev līdzi savā, kā saka, Es noteikti ņemu domās? to, ka es esmu uz pareizā ceļa. Tas, man liekas, tas svarīgākais. Un, jo, principā, tu tā kā visu to zināji par sevi, bet vienkārši jūs to, tā teikt, pateicāt, jā, ka tā ir. Jā. Tā ir, un tu saprati, nu jā, viss pareizi. Nu, tad viss pareizi, tad viss skaidrs. Superīgi. Elīnīt, šeit būs tava numeroloģijas kārta, tu varēsi ar to vēl Paldies. iepazīties. A, šī ir man puķa? Tā ir tava puķa Tā ir pa individualitāte. Nu, kaut kāds skaisti. Kaut kas redzēts, man liekas, Omai dārzā. Ka būs O, jāpajautā. redzi, kā es uztrāpīju ar un kā tev patīk vispār puķis un tas viss. Tu esi tāda individuāla. Es tev neredzēju kā pušķī, bet es tev redzēju kā vienu lielu skaistu puķi. Mums ar saules puķi. Man it kā patīk puķis, bet tā, ka man tas būtu tāds puķis Jā. nav. Puķis nav. Jā. Man patīk istabas augi. Ā. Nu ko, paldies tev liels, ka tu veltīji laiku. Manā jaunajā studijā, foršajā raidījumā. Paldies par uzaicinājumu, bija ļoti interesanti uzzināt kaut ko jaunu par numeroloģiju, kā tas vispār strādā. Man jau likās, ka jaunieši baiguši šito vispār. Jaunieši ļoti tagad, man tik daudz raksta, nu visu kaut ko. Tas kaut kā, es nezinu, cik ilgi jau ir numeroloģija, bet man liekas, ka tagad viņai ir tāds boom, ka viņa Jā. attīstās. Es ar numeroloģiju aizraujos no 11 gadiem.
Goda vārds. Goda vārds šis nav, es vienkārši nejauši tiku tajā bumā iekšā. Goda vārds pilnīgi tas tāds nejauši neapzināts solis, bet es esmu ļoti laimīga. Un atceramies, kad ir vienmēr jāsako līdzi tiem pavadieniem. Ja nāk kāda iespēja, mēs viņai sekojam līdzi un mēs izmantojam šīs iespējas. Jo, ja tā iespēja ir atnākusi līdz mums, tad visums zina, ka tu ar to tiksi galā. Tā ir šīs dienas pamācība. Lūk, Elīnīt, paldies mums. Pirmais raidījums ir galā. Tā kā paldies, liels, un paldies, ka tu pievienojies. Lai tev fantastisks 2025. gads. Tagad zināšu, uz ko iet. Jātiecās. Jā.